Jaunais Targa 37 modelis. Nu, uzkāpjot uz vaivas, kas pirmais man ielēc acīs, tas ir, mums ir pieejams jauns grīdas materiāls. Šis ir korķis, dabīgais maltais korķis, kurš aizstāja tīku, dabīgo tīku. Protams, mēs varam likt arī mākslīgo tīku, bet es teiktu, šis tomēr ir tāds, tomēr dabīgais materiāls. Protams, ka šādai Targai dabīgais materiāls, man šķiet, ka bišķi piestāv vairāk. Man ļoti patīk tās durvis, pa kur mēs iekāpām. Es visāk pats skatos, tomēr eleganti. Ja, tad aiztaisam ciet. Hops. Aiztaisījām, Tas, ar ko Targa ir slavena, tas ir vienkāršie risinājumi. Piemēram, arī šis nav šīm tīkām, nav nekādas sarežģītas konstrukcijas. Ja, kad mēs nospiežam podziņu, hops, attaisījām. Vienkārši piespiežams uz atspirīti. Un strādā arī uz 20 un 30 gadu vecām Targām. Nākamais, ko es redzu Targā jauns, ir šie mīkstie sēdekļi. Agrāk te bija vienkāršas mantu kastes, uz kurām mēs varējām apsēsties. Protams, vienmēr varēja apsēsties, bija baigi. Ir forši, kad ir kur apsēsties. Bet šitas ir kaut kas jauns. Tāds bija tikai 41. Targām, tagad tas ir par 37. Principā te ir, forši ērti. Protams, ja mēs šeit uzliktu galdiņu, ja, teiksim, vai 2 galdiņus, tad mums te vispār pavarās pusdienu vieta, ēdam zāli reāli liela. Ja mēs varam sēdēt gan tur, gan šeit. Tādi 8-10 cilvēki te var ļoti ērti sēdēt pie liela pusdienu galda. Kur uztaisīt pusdienas, mēs nonāksim līdz tālāk. Bet šeit, teiksim, mēs varam glabāt pusdienas. Mums ir eleganti, lieli ledusskapi. Tas atkal ir opcijas, katrs izvēlēties, kuram vajag leduskapu, kuram vajag saldētavu. Šī gadījumā ir abi izmantojami gan kā leduskapis, gan kā saldētavu. Kādam varbūt te vajag vienkārši mantu glabāt.